Atomija ir. Tāpēc tā ir uzņēmums, kuram var uzticēties un kuru var izmantot. Es tagad par to nedaudz pastāstīju. Šo platformas biznesu uzsāka 1999. gadā un to atvēra 2000. gadā. Es esmu Inkorea.com interneta. Veikals Korejā. NBC News Kim Seong-hyun. Tāpēc es izveidoju internetu veikalu Korejā un sāku, bet patiesībā man trūka viena svarīga lieta. Es nesatikos ar cilvēku, ko sauc par Sonu Džongu, kurš sniedz finansējumu. Ja es būtu satikusi tādu cilvēku, es būtu kļuvusi par Korejas Alibaba. Un tad jūs visi teiktu, ka es jūs nesatiku. Atomija nav. Un izrādās, ka es labi izdarīju, ka izgāzos. 9. skatieties, kā viņi aplaudē, pat nedomājot par to, cik grūti ir strādājis cits. Jebkuram biznesam ir jāuzsāk pirms laikmeta, jo laiki mainās. Tāpēc ir jābūt priekšā ne tikai laikam, bet arī tā izmaiņām, ja jūs to izdarīsiet. Laiks nāks pie jums. Gūt panākumus ir ļoti viegli. Patiesībā panākumu gūšanas cilvēku nav daudz, bet ja jūs zināt, kā gūt panākumus un kādas ir likumsakarības, tas ir ļoti viegli. Cilvēki, kas pelna daudz naudas, pelna milzīgas summas, bet ir arī tādi, kas tikai cīnās un turpina neizdoties, pavadot visu mūžu neveiksmēs. Tas nenozīmē, ka jūs esat priekšā citiem. Tāpēc, ja vēlaties būt priekšā, jums ir jābūt priekšā laikam. Tātad, kā mainās laiki, zinātnieku kopējā nostāja ir tāda, ka mēs pārējām no pirmās nozares uz otro, no otrās uz trešo un no trešās uz ceturto nozari. Tagad mēs runājam par ceturtās nozares laikmetu. Tātad, ja vēlamies būt konkurētspējīgi, ko mums vajadzētu darīt? Lai iegūtu konkurētspēju, tagad ir pienācis 4. industriālais laikmets. Šo 4. industriālo sabiedrību sauc par supersavienoto sabiedrību, hiperkonektētā sabiedrība. Ir jābūt savienojumam. Tagad visi pelna naudu izmantojot savienojumus. Tagad pelnu naudu ar vietālruņu, mapēm. Tas ir bizness, kas savieno cilvēkus un informāciju. Tagad naudu pelna izmantojot savienojumus. Tāpēc mēs runājam par supersavienoto sabiedrību, kur jūs šobrīd esat savienoti ar absolventu sapulci. Cik daudz draugu? Tātad vienmēr ir jāskatās, vai tas var kļūt par naudu, vai savienojums var kļūt par naudu. Parasti šobrīd esošie savienojumi ir tādi, kas nesniedz peļņu, bet tikai rada izdevumus, tāpēc cilvēki sāk ienīst savienojumus. Pavasarī, kad sākas kāzu sezona, saņemu daudz ziņu no draugiem, kuri precē savus bērnus, bet šie savienojumi nav izdevīgi. Tie ir tikai izdevumu savienojumi, tāpēc nedrīkst koncentrēties tikai uz šādiem savienojumiem. Ir jānovērtē, vai savienojumi ir izdevīgi. Jūs esat savienoti, ja turat vietālruni, jo esat savienoti ar visu pasauli. Bet problēma ir tā, ka esat tikai pašā apakšā, tāpēc tiek runāts par ierīcēm. Termināls tiek saukts šādi. Jūsu rokās esošais vietālrunis tiek dēvēts par termināli. Tas ir par galapunktu. Galapunkts. Beigas nevis vidus. Tātad, ja vēlaties pelnīt naudu, jums nevajadzētu atrasties beigās. Gala rezultātā nauda tikai iznāk. Jums ir jābūt centrā. Piemēram, kā tas ir. Jūs redzat, kā ierīces ir savienotas. Šeit ir hub, vai ne? Ir hubru un arī. Ir hubru, vai nē. Tādējādi tiek savienoti termināļi. Jo vairāk termināļi ir aizņemti, jo vairāk nauda plūst uz centru, vai ne? Tāpēc nāk pasaules, kur nauda tiek krāta tikai caur centrālo punktu. Ja paliksiet tikai pie termināļa, tas būs bezjēdzīgi. Tāpēc jums ir jādzīvo šajā vietālruņa informācijas un sabiedrības pasaulē, bet ja dzīvosiet tikai ar termināli, ko jūs varat darīt? Jo tas nemitīgi nesīs nekādu labumu. Nauda ir jāiegulda tāpēc,
ja tu tikai strādā ar termināli un centies darboties aktīvi. Tas ir bezjēdzīgi. Tātad, ko tad vajag darīt? Jāveic šī tirzniecība. Skatieties agrāk, kad devāmies uz tirgu. Bija rīsu veikals, tad bija apģērbu veikals, pēc tam apavu veikals, sāļo ēdienu veikals, skolas piedarumu veikals un tā tālāk. Agrāk tirgus bija tāds, ka šajā apkaimē rīsi bija manā īpašumā, un es tos piegādāju citiem. Vai ne? Šeit ir termināļi attiecībā uz rīsiem, vai ne tas ir tā? Bet attiecībā uz šiem apaviem, apavu veikala īpašnieks ir Herbijs. Tāpēc viņš tos pārdod citiem, vai ne? Vai ne? Tāpēc šis rīsu veikals ir par rīsiem. Tas ir centrs, bet par apaviem. Tas ir terminālis, vai ne? Agrāk termināļa un centru loma bija būtiski. Sajaukta. Tātad, tūkstošiem gadu tirgus nekad nav bankrotējis. Bet mūsdienās, kad pienāk šis laiks, šeit ienāk liels centrs. Ko tad ir ienācis apkārt, ne? Ja viens atlaides veikals ienāk, vai rīsu veikals bankrotēs, vai nē? Veikali bankrotē, apģērbu veikali bankrotē, apavu veikali bankrotē, sānu ēdienu veikali bankrotē, skolas piedarumu veikali bankrotē, viss bankrotē. Un šeit paliek tikai viens, kas kļūst par centru, bet pārējie visi ir pārvērsti par termināļiem. Tas ir problēma. Tagad, ņemot vērā to, šeit elpošana noteikti būs laba, vai ne? Tā ir, vai ne viss ir labi, bet ir viens problēmas punkts. Divi problēmas punkti. Viens ir tas, ka šeit ieguldītie līdzekļi neatgriežas. Kāpēc? Tāpēc, ka šie cilvēki jau ir iztērējuši pietiekami daudz naudas. Pat ja viņiem ir vairāk naudas, viņi neiztērēs vairāk, vai viņi nopirks vēl vienu automašīnu. Ja mājās jau ir 5, nopirks vai nenopirks. Negribu pirkt, tas ir apnicīgi. Un tāpēc šeit ieplūstošie naudas līdzekļi netiek atbrīvoti, kas noved pie ekonomikas stagnācijas. Tajā pašā laikā šeit esošo parasto cilvēku nauda tiek pilnībā absorbēta, bet bagātie naudu netērē un tādējādi. Cilvēkiem, kas šeit dzīvo, nav iespēja nopelnīt. Otrā problēma ir tā, ka šie cilvēki galu galā kļūst par nabagiem. Ja šie cilvēki kļūst par nabagiem, vai viņi vēlāk šeit pirks preces vai nepirks, viņiem nebūs naudas. Tad vai arī šeit bankrotēs vai nē? Tas bankrotē, tāpēc šeit ir sasniegta izaugsmes robeža un tādējādi pārdošanas apjomi pakāpeniski samazinās. Tāpēc tagad ir nepieciešams atjaunot veco ekosistēmu. Tagad nav tikai atlaides veikali, bet šeit ir ienākuši arī portālu vietnes un platformu bizness ir kļuvis milzīgs. Tādējādi viss tiek pievilkts uz šo pusi. Vai ne? Nauda tiek pelnīta tikai šeit, bet šeit naudas pelnīšanas iespējas ir izzudušas. Tas ir jautājums par platformu, biznesa portālu. Problēmām, kādas ir šīs problēmas, tas ir šādi. Šeit ir ļoti grūti patērētājiem izvēlēties vienu preci. Kāpēc? Kā par vienu preci no piegādātāja. Ja meklē, parādās simtiem rezultātu, vai tad man vienkārši jāizvēlas lētākais? Tad rodas jautājums, vai izvēlēties lētāko, kas var izrādīties nekvalitatīvs, vai izvēlēties kaut ko vidēju, vai varbūt vienkārši nezināt, ko darīt un nopirkt dārgo, jo tam noteikti ir kāds iemesls. Šis ir ļoti grūts un mulsinošs. Jautājums cilvēkiem, kas izmanto šo portālu. Un kāds ir rezultāts pēc pirkuma? Vai tu vienmēr esi veiksmīgs un apmierināts, vai pērkot drēbes šeit, tu vienkārši turpini tās labi valkāt? Nē, es aizgāju uz lielveikalu, nopirku, puse no drēbēm ir tādas, ko es uzvilku tikai vienu reizi. Ko jūs domājat, kad tur nopērkat? Ir daudz lietu, ko izmest. Tas attiecas uz mājsaimniecības precēm, un ir bezgalīgi daudz gadījumu, kad mēs nevaram tās izmantot un vienkārši izmetam. Tādēļ, piemēram, ja esam sasnieguši 50% panākumu,
un nopirkuši to, kas mums patīk, tad patiesībā 50% ir neveiksme un nopirktā. Produkta cena ir 2 reizes lielāka. Patiesībā tā ir. Vai ne? Tāpēc šīs lietas šeit rada lielas problēmas. Un vispirms rodas stress. Ienākot, vienkārši nav skaidrs, ko vajadzētu pirkt. Tāpēc šīs problēmas ir jārisina. Tālāk, ja skatāmies no piegādātāja viedokļa, viņi tieši saskaras ar patērētājiem, taču ir tik daudz piegādātāju, ka tas, kas atgriežas pie viņiem, ir diezgan maz. Ja viņi neievieto savus produktus šeit, tad viņiem vispār nav tirgus. Kad viņi ienāk, visi ir sapulcējušies un izklājuši savus produktus. Tāpēc tas, ko pārdod individuāli, ir ļoti maz. Tādēļ viņi ir spiesti ražot nelielos apjomos. Un ražojot nelielos apjomos, cenas pieaug. Vai ne? Cenas pieaug tāpēc. Piegādātājiem ir jācīnās par milzīgu konkurenci, bet patērētājiem ir jāizdara izvēle. Kas rada papildu stresu? Tas ir šīs vietnes problēmas būtība. Ko darīt, ja mēs to visu atrisinām? Tātad tas nozīmē, ka rodas posta platformu bizness. Es redzu, ka nākamais biznesa platformu jomā ir iespējams. Tāpēc esmu uzsācis Atomī. Šobrīd IML ir sācis ar 5000, bet aiz tā ir vairāk nekā 10,000 gaidītāji. Tātad, vai visi produkti, kas šeit ir pieejami, tiek piedāvāti Atomī IML? Jā, tiek piedāvāti. 100% tiek piedāvāti. Tomēr šeit nav jāuztraucas par izvēles grūtībām. Cenas ir zemas un kvalitāte ir laba, bet vēl svarīgāk ir tas, ka ir PV. Tas nozīmē, ka tas var kļūt par biznesu. Tādēļ Atomī nav tikai šie cilvēki, kas kļūst bagāti, bet arī tas, Kapva nodrošina 35% atpakaļmaksājumu. Tādējādi daloties ar to, lai mūsu parastie cilvēki varētu kļūt bagāti. Un šie parastie cilvēki var atkal iegādāties preces Atomī. Tādējādi veidojot pozitīvu ciklu. Šeit, kad viss tiek iesūkts un jūsu kabatas kļūst tukšas, pat šis centrs sabrūk. Kad tas notiks? Nākamais solis ir neizbēgams. Tādēļ jums ir jābūt centram. Vai ne? Jums ir jābūt centram. Tāpēc Atomī ir centrs. Tomēr jūs šeit faktiski nākat uz termināļa, jo pērkat preces. Tas ir terminālis, bet tas nebeidzas ar termināli. Vai nē? Vai jūs varat izveidot jaunu termināli? Jā, jūs varat izveidot termināli. Vai nē? Atkal veidojam termināļus. Ja es skatos uz šo Atomī uzņēmumu kā uz centru, tad esmu termināls, bet attiecībā uz citiem termināļiem es kļūstu par centru. Šis cilvēks atkal veidos terminālu. Un ja šis cilvēks atkal izveidos terminālu, es ieņemšu centrālo lomu, saņemot atlīdzību starp šo lielo organizāciju un piegādātāju, ko sauc par Atomī. Un šeit cilvēki ir saspiesti kā smilšu graudi. Vai viņiem ir lojalitāte vai nav? Ja ir kaut kas nedaudz lētāks, es iešu uz citu vietu. Vai tad man šeit jāpērk? Nav lojalitātes. Bet kā šeit? Ja cilvēks šeit ierodas, viņš var nopelnīt naudu un veidot biznesu. Tādējādi prosumēra loma apvieno ražotāju, piegādātāja un patērētāja lomu. Radot tirgu, kur šīs lomas ir sajauktas. Tāpēc, ja šeit ir iespēja nopelnīt naudu, vai cilvēki, kas sāk pirkt preces, dosies šajā virzienā? Tādēļ to sauc par magnētiskās dēļa sistēmu. Tā ir runa par to, kāpēc cilvēki nāk šeit, kad viņi šeit ierodas un jūtas ērti. Kāpēc viņi atgriežas? Produkti ir lēti un labi, tāpēc es tos ieteicu, tāpēc saņēmu komisiju. Tad, ja mēs šeit sēžam, mēs esam cieši pieguļoši. Tātad, vai ir kāda iespēja doties šajā virzienā? Nav. Šajā portālā cilvēki pulcējas šeit. Mēs iepriekš sagatavojamies.
Tagad, kad cilvēki šeit pārvieto pirkstus, viņi nāk šajā virzienā. Ja jūs iepriekš ieņemat vietu, jūs kļūsiet par veiksmīgu cilvēku. Tagad hipersavienotā sabiedrība, supersavienotā sabiedrība ir sākusies. Un jūs esat šeit, lai kopā uzsāktu biznesu.